Labdien! Šī ir video virtuve un turpmāko laiku jums būs Žana. Šodien pagatavošu šokolādes kūku ar vanīļas krēmu. Vajadzēs olas, cukurs, augēļa, piens, kakao milti, vanīļas cukurs, cepamais pulvers un krēmam kukurūzas cieta, milti, cukurs, vanīļas cukurs un piens. Arī var pievienot 1 tēkarotīti konjaku, ja vēlās. Olas saputo cukuru, līdz masa paliek balta. Pievieno vanīļas cukuru, pienu un augēļu. Visu samais un pa to laiku izsijā miltus kopā ar kakao un cepamo pulveri. Kad gatavo kakao, vienmēr jāizsijā. Un visu pievieno pie olu piena masas. Un cepamā formu ietauko ar eļu un pildi ar mīklu. Pa šo laiku man silts cepeškrāsns. Un cep sakarsētā cepeškrāsnī 180 grādos 15 minūtes. Jāskatās, kā kuram krāsnes, varbūt ātrāk. Un tagad pagatavošu krēmu. Kukurūzas cieta sajāts ar miltiem, cukuru un vanīļas cukuru. Visu samais un lēnām pievieno pienu. Piens man ir tāds istabas temperatūrā. Un visu izmaisu, lai nebūtu pumplīši. Un tagad lieku uz uguns. Un jāvēr uz mērena uguns un visu laiku jāmaisa, lai nepiedeg un lai neveidojas kumpuļi. Un krēmu vār līdz sabiezē. Tālāk 15 minūtes pagāja. Biskvīts gatavs un vēl karstām biskvītam taisam caurumus. Tas uzgalīti es paņēmu no konditorijas maisiņu. Arī var ar glāzi, ja glāzi maziņu izspiest. Un caurumus pildi ar karstu krēmu. Smaržē ļoti labi. Kakao, vanīļas krēms. Un no atlikušā biskvīta taisam drumstas. Var arī sīki sakapāt ar nazi, ja nogot tādu kā dzirnavīnu. Vai nu samālu blenderī. Un beigās pārkājas ar atlikušām drumstalām. Visu kūku. Un tā kūku vajadzēs mazliet izlīdzināt. Un novietot leduskapī uz kādām 10–12 stundām. Labāk uz nakti, lai krēms sastings un biskvīts ievelkās. Lūk, ir pagājis nakts. Lūk, kā izskatās. Laiks baudīt.
Nu, ko var teikt? Kūka ļoti maiga, ar izteiktu kakao garšu. Kūka kūst mutē un interesants izpildījums. Balsojiet, komentējiet un rakstiet. Šokolādes kūka ar vaniļas krēmu gatava. Uz tikšanos!